Pirms kāda laika auto pasauli izbrīnīja kāds fakts. Jauno Teslas modeli cilvēki bija mieri nopirkt, pirms vispār bija redzējuši, kā tas izskatīsies. Viņi bija mieri iemaksāt $1000 ar cerību, ka tuvāko 2 gadu laikā dabūs mašīnu. Tā ir jābūt īstai ticībai kaut ko tā darīt. Tieši tāpat notika arī biķerniekos, kad sāk tirgot biļetes uz pasaules čempionāta posmu rallycrossā. Pirmajā pusstundā tribīna, no kuras redzēt startu, bija izpirkta. Cilvēki pat nezināja, kāda izskatīsies trase. Bet šobrīd biķerniekos jau trases odarīte ir ielikta. Un mēs esam liecinieki tam, kā tūdaļ tiks izmēģināti jaunie trases tramplīni, pa kuriem iepriekš neviens vēl nav lecis. Pašā pirmdienas rītā, uzreiz pēc rallija tāls, tie paši čaļi, kas bija priecējuši skatītājs 50. jubilejas rallijā ar savām rallycross mašīnām, tagad jau pulcējās biķerniekos, lai izmēģinātu jaunās trases tramplīnus. Mazliet jocīgi bija redzēt buldozerus, ceļruļus un jaudīgās rallycross mašīnas vienais otras dodamies trasē. Ir uzklāts granīts čempu segums. Pirms klāt pēdējo kārtu mēs nolēmām, ka tas ir īstais brīdis, lai pamēģinātu trases tramplīnus, jo tad, kad mēs uzklāsim pēdējo kārtu, tad mēs praktiski neko vairs nevarēsim izdarīt. Es domāju, ka sanāks daudz labāk, nekā mēs bijām plānojuši, ja tā īsumā jāsaka ir. No sākuma varbūt likās, ka tas viss pasākums ir tāds diezgan vienkārši un primitīvs, bet finālā tas izvērtās par diezgan sarežģītu inženiertehnisku konstrukciju. Gan arī bija jāpiedomā pie tā, kā tas vislabāk izskatīsies skatītājiem, kā tas labāk izskatīsies televīzijā. Izmēģinājuma lēcienos piedalījās 2 superkāri un 1 laidu grupas braucamais, kuram arī te vēlāk būs jāpiedalās sacensībās. Tā kā vienā piegājienā uzzinājām, vai trase der dažādiem sporta rīkiem. Reinis Nitišs un Jānis Baumans pilotēja superkārus, bet SRT komandas laidu Artūrs Briednieks. Zinot, ka šāda tipa mašīnas brauks arī rudenī pasaules čempionātā, tad bija vajadzība arī pārbaudīt, kā uzvedīsies šāda mašīna uz šiem tramplīniem un varbūt bišķiņ piekoriģēt tos tramplīnus, lai bišķiņ jautrāk un efektīvāk tie lecieni. Un es domāju, ka mēs diezgan labi tikām galā ar uzdevumu. Es braucu ar TT Motorsports sagatavotu Citroen C4 rallycross automašīnu. Arī pilnpiedziņa. Jauda ir līdzīga tā paša 600 zirga spēka, 850 Nm. Un ar viņu var cīnīties, domāju, pa top 12 Eiropas čempionātā un ir augsta līmeņa. Šajā reizē par ierašanos nenožēloja arī tie, kam nebija jāsēž pie sporta auto stūres. Jo pirmkārt, neviens īsti nezināja, ar ko beigsies tie lēcieni nekad nelietotajos tramplīnos. Vai auto leks, cik augstu leks un ar kuru galu pa priekšu piezemēsies. Izrādījās, ka tramplīni ir uzstumti diezgan lēzeni un mašīnas tā nepārāk fotogēniski atrāvās no zemes un tikpat mierīgi piezemējās. Visi nolēma, ka ir jābūvē augstāk. Un likmes vēl vairāk pieaug, kad abi tramplīni tika uzstumti par kādiem 20 centimetriem augstāk nekā sākumā. Uztaisīja to tramplīnu lielāku un otrajā gājienā viss jau bija tiešām smuki, gan augstu tālu. Tā dinamika ir un šobrīd būvē vēl 2 citas tramplīnas. Tas nozīmē 3 diezgan lieli tramplīni te trasē un es domāju, ka sacensībās tiešām būs ļoti labi. Tas sajūtas ir labas iekšā, tā kā nevar sagaidīt to brīdi, kad ar īsto pasaules superkāru varēs triekties trasē. Otra lieta, kas priecēja pārējos atnākušos, Reiņa Nitiša automašīnā bija ieriktēts pasažiera krēsls. Tas jau bija pavisam aizraujoši. Cilvēki kāp iekšā bažīgi, bet ārā rāpās ar neizdzēšamu smaidu sejā. Kā ir? Vai ne? Vairāk nekā gaida. Ja nebūtu tā pārliecība, tad iekšā tajā betonā, sienā. Es arī pamanījos pa baram paķert ķivenu iepriekšējā pasažieru un ierāpties blakus Reinim. Esmu nobraucis 1000 apļu biķernieku trasē, bet tādas sajūtas es nebiju piedzīvojis. Viss tās šausmas sākās ar pātrinājumu. Tas aprāts tak 2 sekundēs tiek līdz 100, un pēc tam nekas nekļūst mierīgāk. Bet visārprātīgākā ir bremzēšana. Tev viss organisms ar savu pieredzi kliedz pretī, ka mēs tūdaļ ietrieksimies betonu sienā, kura strauji tuvojas, bet nekā auto sabremzējas vēl labāk nekā pātrinās. Un Reinis stūrēt māk, un tagad grants un tramplīns. Ievelk elpu, atsperos ar kājām grīdā un gaidu, kad lidosim. Ļoti mīksta piezemēšanās, nenormāli daudz reņu kustību pa visām vadības virām un esam galā. Nenormāli. Tas ir vienkārši nenormāli. Es domāju, ka es redzēju rallycross no malas pietiekami, bet no iekšpuses atveras nākamā dimensija. Tas ir ārprāt, ko šitas čalis dara. Es tā aizdomājos. Pa kuru laiku tas notika?
Vēl nesen likās, ka biķernieku trasē tūliņ beigsies vecais asfalts un viss apstāsies, tikai suņi skraidīs starp riedēm. Bet tagad mums ir jau 2 pasaules čempionāta dalībnieki rallycrossā – Reinis Nitišs un Jānis Baumans. Un jau rudenī šeit notiks pasaules čempionāta posms rallycrossā. Man liekas, ka mums būs viena no labākajām trasēm, kāda ir jebkad uzbūvēta. Jo mēs tiešām esam iedziļinājušies katrā sīkumā un detaļā. Un visi cilvēki, kas šeit strādā apkārt, ir ļoti aizdegušies par to lietu. Visi grib, lai te viss būtu vislabākais. Un mums ir ļoti daudz dažādu risinājumu, kas ir varbūt citur nav tādi tik ļoti piemērot vai salikt vienā trasē. Mums ir dažādi tipi asfalti, gan jauns, gan senāks un palietotāks. Mums ir virāži 9 grādu slīpumā. Mums ir 3 tramplīni, viens no viņiem dullāks, 2 mazāk dulli. Patiesībā visas komponentes, kas var būt, ir ieliktas mūsu trasē.